Sveicināti raidījumā 5. novads. Šodien raidījumā paraudzīsimies, kādas ir pieaugušo izglītības iespējas dzīvojot ārpus Latvijas. Parunāsim par Sabiedrības integrācijas fonda projektu programmu Diasporai. Un iegriezīsimies Anglijas Straumēnu 3x3 nometnē. Tas viss raidījumā 5. novads. Septembris parasti saistās ar mācību sākumu ar bērniem, kas dodās uz skolu, un jauniešiem, kas mēro ceļu uz koledžām un augstskolām. Tomēr mēs parasti aizmirstam, ka tas ir arī mācību gada sākums daudziem pieaugušiem cilvēkiem. Inguns Malnačs ar ģimeni dzīvo vēsturiskajā Kilkenijas grāfistē, kur ainava ir ļoti līdzīga Latvijai, tikai kalnu pamalē liek saprast, ka esam īrijā. Inguns savu darbu dzīvi šeit iesāk 2000. gadā. Es esmu jau sanāk 14 gadus vienā un te pašā darba vietā. Un tur arī es sāku ar visu zemāko, ar visu parasto melnāko darbu, kā palīgs strādnieks. Acīm redzot, skatījās, es tā saprotu, ka skatījās, kad daru to darbu uzticēto kā vajag, sāka likt vairāk atbildību, sāka dot, uzticēties vairāk līdz ar to. Un tā kaut kā lietas gāja uz priekšu. Un tad arī nāca izglītība un viss pārējais, un no paša, kā saka, no parasta operatora, kas strādā gaļas cehā, es tagad esmu viens no senior menedžeriem. Mācības apmaksāja darba devējs kopīgi ar Īrijas valsts programmu, kas finansē pieaugušo tālāk izglītību. Tur tā atšķirība ir varbūt starp jauniešiem, teiksim, līdz jauniešiem skolas vecumā un vecākiem cilvēkiem priedumgados, kuri saprot, ko viņi dara. Viņi saprot, kāpēc viņi iet uz to skolu, viņiem ir mērķis. Tas nav netīšām, tas nav kaut kā tikai, varbūt kaut ko piemācīšos klāt. Ir jau saprotams, kāpēc tas viss tiek darīts. Un tad tas, ja arī sanāk, kad kaut kas nāk grūtāk, nav valodas, teiksim, vai arī vēl kādu palīdzību vajadzīga, tad vienalga cilvēks mērķtiecīgi cenšas to padarīt un pabeigt līdz galam. Baiba Kalniņa Latvijā ir mācījusies teātra režiju un 10 gados, ko pavadījusi Īrijā no benzīna tanka pārdevējas, kļuvusi par parādpiedziņas nodaļas vadītāju globālā uzņēmumā. Baiba māku uzņemties atbildību. Es izstrādāju plānu, kā pārcelt visu parādu piedziņas departamentu uz Dublinu, jo pārējie cilvēki, tur 3 cilvēku komanda strādāja Amerikā. Noprezentēju to kompānijas vadībai, dabūju akceptu un patreiz vadu 5 cilvēku komandu, kas ir atbildīga par pilnīgi visu parādu piedziņas procesu kompānijā visā pasaulē. Kad es jau biju nostrādājis 10 gadus šajā profesijā, es sapratu, ka man nav neviena oficiāla dokumenta. Nav nekādas oficiālas izglītības tieši par šo jomu, un nolēmu pabeigt kursus un iegūt certifikātu kredītmenedžmentā. Un tālāk, tad, kad tu esi iesācis mācīties, tad nemaz nav vairs tik viegli nemācīties. Tad gribās mācīties vēl un vēl kaut ko. Un līdz ar to patreiz esmu stingri nolēmusi novembrī stāties maģistratūrā un mācīties kredītkontroli jau maģistratūras līmenī, kas man būtu maģistra grāds biznesa vadībā. Farmācijas uzņēmums Pfizer ir pasaulē zināms ASV zāļu lielražotājs, kur Eiropas filiāla atrodas vienā no Dublinas priekšpilsētām. Izrādās, tur ir iespējams sākt savu karjeru kā apkopējai un pēc 11 gadiem jau strādāt par nodaļas vadītāju. Kitijas Kanbērziņas ģimenes māja atrodas netālu no darba vietas, un viņa 1. gadu ražotnē strādāja par apkopēju. Šī gada laikā es iepazinos ar cilvēkiem vairāk un tīri pajautāju, kādas ir iespējas strādāt pie jums, tīri nevis kā kontraktors, bet kā pie jums strādāt kompānijā. Tad es sapratu, ka tā pamat izglītība par pharmaceutical industry man būtu jāapgūst. Bailes, protams, bija, kā man būs tīri, jo es strādāju vienmēr full time, pilnu slodzi. Man bija jāsāk no nulles,
kas būtu Higher Certificate in Pharmaceutical Science. Tas ir tas pirmais, tas bija 2 gadi, un pēc tam tad ir bakalaurs. Tas ir kā first degree, Pharmaceutical Science atkal, un tagad es pabeidzu Higher Diploma in Science. Tātad kopā nomācījos 5 gadus, un, protams, naudas ziņā, apmaksas ziņā mans darbs apmaksāja 90%. Kiti uzskata, ka ir lieliski mācīties to, ko tu jau esi darba vietā apgūst praktiski. Tad tu zini to realitāti, un tad tu visas esejas, visas, ko es rakstīju, es varēju 90% no pieredzes izmantot. Man liekas, tas ir fantastiski, jo tev stāsta, tev uzreizīt ir bilde acu priekšā, jo tu zini, par ko viņš runā. Mācīties tiešām nekad nav par vēlu, un vai tas būs tikai hobijs vai liks pamats jaunai karjerai, ir mūsu paša izvēle. Balstoties uz manu pieredzi un ko es gribēju ieteikt latviešiem, dzīvojošiem šeit Īrijā, es gribētu ieteikt, lai viņi izmanto savu iespēju, jo iespējas ir daudz, vajag tikai viņus skatīties, meklēt, un izglītojās, lai iegūsta izglītību. Domājot, ja viņi paliek šeit, tad domājot par nākotni, par viņu ģimenes nākotni arī. Un gadījumā, ja ir doma braukt atpakaļ uz Latviju, tad doties atpakaļ uz Latviju ar pieredzi un arī ar diplomu kabatā. Latviešu sabiedriskās organizācijas ārvalstīs veic lielu un nozīmīgu darbu latvietības saglabāšanai. Vajadzību un ideju te ir daudz, taču ikvienas aktivitātes īstenošanai ir nepieciešama nauda. Jau vairākus gadus latviešu ārvalstīs var saņemt Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Viena no populārākām šobrīd ir Sabiedrības integrācijas fonda administrētā pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma. Šī programma, kas šobrīd tiek īstenota, faktiski aizsākās tādā izskatā un formātā, kāda tā ir šobrīd, tikai pagājušajā gadā. Pirms tam bija kaut kas līdzīgs, bet tajā programmā varēja piedalīties tikai Latvijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, un līdz ar to faktiski varēja būt tikai 2 diasporas organizācijas. Jau nākošajā 2015. gadā SIFā projekts varēja iesniegt arī ārvalstīs reģistrētās latviešu organizācijas. Šogad SIFs saņēma 22 projektu iesniegumus, no kuriem tika apstiprināti 14 projekti. Tas pirmais rezultāts, ko mēs saņēmām pagājušajā gadā no tiem pirmiem projektiem, bija pārsteidzoši labs. Jo, mums bija diezgan liela baža par to, kā tas būs, jo ņemot vērā, ka visi projekti īstenotāji atrodas valstīs, kur mūsu nav, kur mēs nevaram aizbraukt uz vietas, pārliecināties, ka viss notiek, pārbaudīt dokumentus un tā tālāk. Lai arī diasporas programma ir specifiska, tomēr tā nenoliedzami ir kļuvusi populāra ārvalstīs, un to apliecina pieaugošā organizācija aktivitāte. Šogad konkursā tika iesniegti jau 52 pieteikumi, tātad, salīdzinot ar 15. gadu, iesniegto skaits ir pieaudzis vairāk kā 2 reizes. Linda Mežvieta lēš, ka turpinot programmu, interese varētu būt vēl lielāka. Es domāju, ka nākošais gads būs vismaz 100 projektu iesniegumi. Ja mēs skatāmies ģeometrisko progresiju no 22 uz 52, tad loģiski būtu vismaz 100. Lai vinnētu projektu konkursā, kurā pieteikumu skaitam ir tendence strauji augt, projektu vadītājiem ir nepieciešams arvien labākas zināšanas un prasmes, gan pieteikumu sagatavošanā, gan arī projektu īstenošanā. Ja mēs citās programmās, kas mums ir Latvijas organizācijām paredzētas, mēs varam rīkot informatīvos seminārus, kur mēs varam aicināt interesantus klātienē un individuālās konsultācijas, tad skaidrs, ka ar šo grupu tāda prakse nestrādā, jo mēs nevaram uzaicināt visus pasaules latviešus atbraukt uz Rīgu, lai paklausītos informatīvo semināru. Tomēr pirmo reizi programmas pastāvēšanas laikā projektu iesniedzējiem no ārvalstīm bija iespēja tikties ar SIF projektu konkursu nodaļas vadītāju klātienē.
Īrijas 3x3 nometnes ietvaros notika nedēļu ilgs projektu sagatavošanas seminārs. Pateicoties uzaicinājumam, ko saņēmām no Īrijas latviešu biedrības un piedalīties šajā 3x3 nometnē, es esmu ļoti priecīga, ka es saņēmu šo uzaicinājumu, ka bija šī iespēja atbraukt. Un, protams, arī paldies manam darba devējam, manai darba vietai, kas man tātad ļāva būt nedēļu prom no saviem tiešajiem pienākumiem Rīgā un pabūt šo laiku šeit, lai iepazītos klātienē, kā notiek šie te latviskuma saglabāšana, uzturēšana trimdā, diasporā. Seminārā piedalījās ne tikai Īrijas un Lielbritānijas latviešu organizāciju pārstāvji, bet arī interesanti no Francijas un Latvijas. Latviešu biedrības Īrijā projektu vadītāja Inita Danne tieši šobrīd īsteno SIF apstiprinātu projektu, bet vēl pagājušajā gadā viņa projektu vadības prasmes apguva biedrības organizētajos kursos. Es vēlreiz atkārtoju to, ko es jau iepriekš biju ieguvusi LBI projektu rakstīšanas kursos. Tad man tas viss bija jaunums, un līdz tam es ar to nebiju saskārusies, bet tagad, par cik es pat esmu rakstījusi vienu projektu, man tas bija tā kā atsvaidzinājums tam visam, ko es biju ieguvusi kursos. Tā kā man ļoti patīk un ir ļoti vērtīgi šie kursi. Inita Dimants savukārt ir no Lielbritānijas, un līdz šim viņa nav piedalījusies ne projekta sagatavošanā, ne arī to īstenošanā. Viņai šī bija pirmā iepazīšanās ar SIF programmu. Es tagad klausos, cilvēki ir rakstījuši šos projektus, viņi jau zina, ļoti daudz ko zina, bet te pašā laikā ir kaut kādas kļūdas, uz kurām viņi nav pievērsuši uzmanību. Un to klausoties, es jau klausos, viņam bija tādas kļūdas, teiksim, tur atkal bija tādas kļūdas. Tad jau es kaut ko rakstot, jau es ņemu to vērā. Pirmkārt, jau vērtīgi ir tas, ka tas zināšanu līmenis ir dažāds, jo ir šeit sēž gan cilvēki, kas jau ir rakstījuši un vinējuši projektus, šobrīd īsteno, un arī pagājušajā gadā ir īstenojuši, gan arī tādi, kuriem tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Un vērtīgas ir tās diskusijas, kas ir šo kursantu, vai kā mēs viņus varam nosaukt starpā, jo viņi padalās pieredzēm attiecīgi starp šīm valstīm, kā bija, piemēram, diskusija Gita, par Angliju un Laima par Īrijas pieredzi. Linda arī atzīst, ka no šī semināra viņa pati ir iegūsta daudzas atziņas un norāda, ka tas bija appusējoši izglītojošs pasākums. Pavisam drīz tiks izziņots jauns konkurss, un tad raudzīsim, kādi projekti diasporā tiks īstenoti 2017. gadā. Pēc Latvijas vēstniecības Lielbritānijā aplēsēm šobrīd apvienotajā karalistē ir lielākā latviešu kopiena ārpus Latvijas – aptuveni 100 000 cilvēku. Cik no viņiem gadiem esot prom no savas tēvzemes vēl jūtas latvieši, cik no viņiem grib, lai viņu bērni un bērnu bērni uzaugtu par latviešiem ar dzīvu valodu un identitāti. Viena no iespējām kopt savu latvietību ir 3x3 ģimeņu sajiets. Pēc 12 gadu pārtraukuma šī gada augustā Lielbritānijā jau 2. gadu tas atkal notika latviešu valodā. Laikam jau tādēļ, ka šeit atrodoties, to latvietību vairāk vajag. Jo Latvijā tu jūties mājās. Šeit tu vairāk vai mazāk esi ciemos, bet to savu latvietību cilvēks vēlas. Noteikti tā ir koncentrētāk. Pēc sevis. Es to esmu Latvijā draugiem stāstu. Es saku, tas ir pilnīgi savādāk un daudz emocionālāk, daudz nozīmīgāk man dziedāt Latvijas himnu pie uzvilkta Latvijas karoga mastā. Tas ir tā, kad raudiens nāk tiešām no sirds. Jūsu rīkotā 3x3 palīdz latviešiem būt latviešiem. Kuras ir tās latviskās ievirzes nodarbības, kas te ir jūsu sajietā? Tiek atbalstīta muzikālās ievirzes, kas ir kokle, ģitāras spēle, dziedāšana, dancošana. Tas laikam tas latviskais, kas ir pamats.
Nu, protams, dažādi rogadarbi un mutiskais, vārdiskais mantojums, latviešu valoda kā tāda. Man liekas, ka šī nometne vairāk ir tāda, varbūt ne mūsu vidē, mūsu paaudzē, varbūt, jā, arī ir, bet vairāk mēs to nometni vairāk tiem bērniem saviem. Pagājušajā gadā bija vecmāmiņa ar mazdēliņu, un pašās pirmajās dienās mazdēliņš dažus vārdus tikai zināja latviski. Pēc tās nedēļas mamma bija priecīga, kas dzirdēja, ka telefonā arī bērns sāk runāt latviski. Un bija starā. Protams, bērns bija tik labi iedzīvojies. Tur viennozīmīgi var teikt, ka tikai pozitīvais no sajieta. Es taisīšu grāmatu par dabu, par Latvijas dabu. Jums bieži iznāk runāties latviski te Anglijā dzīvojot? Katreiz. Kur jūs runājat latviski? Mūsu mājās. Kā latviešu valoda kaut kur dzīvē noderēs pēc tam? Nē. Jūs runājat latviski tāpēc, ka vecāki liek? Jā. Latviešiem vienmēr ir bijis tendence ieslēgt tā savas valodas sistēmā. Ja? Tāpēc mēs visam liekam galotni, ja? Un tāpēc mēs arī liekam sieviešu un vīriešu galotni, kas daudziem, protams, arī neizprotam. Ja? Vienlaik, sevišķi Vācijā, bija ārkārtīgi svarīgi, ja politiķis uzrunāja Liebe Mitbürgerinnen un Mitbürger. Ja? Cienījamie līdzpilsoņi un līdzpilsones. Ja? Bet mums pilnīgi nevajadzīgi uzspiež mūsu valodai kaut ko, kas mums nav vajadzīgs, jo tas latviešu valodā ir ārsts un ārste, kāda tur problēma. Šī brīdī es esmu nonākusi tajā posmā, kad man ir svarīgi izzināt, kāpēc es bērniem runāju latviski, kāpēc man pašai ir svarīgi saglabāt to latvietību. Ja no sākuma es domāju, ka es iešu pie zāļu sievas, lai skraidītu pa laukiem un sameklētu zāles un uzzinātu, tad es kad austru vakar runāju, teicu par to, kāpēc ir svarīgi mūsu bērniem mācīt latviešu valodu. Un tad man likās, kāpēc es mācu saviem bērniem latviešu valodu, vai tikai tāpēc, ka mana mamma liek to darīt. Tāpēc, kāpēc es to daru? Man, piemēram, svarīgi tas pašai izzināt sevi. Es esmu pirmo gadu 3x3, bet atsauksmes ir vienkārši superīgas no visiem 3x3 pasākumiem. Bet tā nedēļa, ko tu pavadi latviskā vidē, tas tik daudz uzlabo latviešu valodu, ceļš maniem bērniem, vienam 3, vienam 8. Mēs cenšamies reizi gadā aizbraukt uz Latviju, un ne jau tāpēc, ka gribētos aizbraukt atpūsties vai kaut satikt radus, vai tikai dēļ latviešu valodas. Man liekas, šī ir viena no iespējām, ka man nav jābrauc uz Latviju. Manas sievas radi, visi dzīvo Latvijā. Viņi latviski runā, viņi angliski pārāk spīdoši nerunā. Mani brāļi visi aizbraukuši uz Latviju, man ir daudz draugi Latvijā. Un man ir svarīgi, kā es ar viņiem sarunāties vienā valodā. Un otra lieta, tas ir gods maniem senčiem, jo mans tēvs tomēr piepūlās, lai mēs latviski iemācītos. Un es domāju, tad būtu kauninoši, kā es to visu pametu, ja man ir tā iespējamība paturēt. Ja es nerunāju pareizi un nemēģinu pareizi runāt, kā mani bērni runās, un mēs gaidām pašlaik mūsu pirmo mazbērnu, un es cerētu, ka mēs ar viņu arī varētu latviski. Pirmo audi diži raibu, vedīs tālu tautiņās, pirmo audi diži raibu, vedīs tālu tautiņās. Uz 3x3 brauc meklēt latviskumu. Kā jostu aušana var palīdzēt kopt latviskumu? Ļoti pirmām kārtām tu vari uzāst savu jostu, kas ir raksturīga tev, ar latviskām zīmēm un nodot pēc tam paudzēs. Un arī mācīt savus bērnus aust jostas. Vai tev ir svarīgi ar bērniem runāt latviski? Jā, noteikti. Jo tad mēs saglabājam savu etniskumu, savu būtību, ja tu zini, no kurienes tu esi cēlies, un saviem bērniem nodot to mantiskumu, kas tev ir pašām. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc mums ir latviešu skoliņas, un mēs cenšamies visu to saglabāt. Bet kādu jēgu ņemt uz šo 3x3 mazo meitu līdzi, vai viņa saprot, kas te notiek? Varbūt uz doto mirkli viņai tas liekas kaut kāds liels haoss, bet vēlāk viņa to aptvers, un tas viņu norūdīs turpmākai dzīvei. Viņa jūties drošāk un pārliecinošāk. To es redzu savos vecākos bērnos, ka viņi iet sabiedrībā, viņi var pateikt ar augstu pacelt galvu, no kurienes viņi ir. Tas ir ļoti svarīgi, jā. Bet viņa te ir un dzird latviešu valodu? Arī, jo mājās runājot latviski, mēs aizējam uz angļu skolām un bērni
izvēlās savu pirmo valodu kā angļu valodu, un tas ir viss skumīgākais, kas ir. Apvējojam ar pretvilni. Izšūpinam visu runti ar silto gaisu. Lielo gaisa vilni no kājām līdz pat deguntiņam. Kā tāda pirkslota var saglabāt latviskumu? Es domāju, ka tā ir visīstākā latviskā viedība, ko mums māca Līga. Jo tas ir tas, patiesībā tas ir tas atgriešanās pie saknēm, kur mēs gūstam šo saikni ar šīm iepriekšējām paaudzēm, ar mūsu senčiem. Un es domāju, tas ir tas lāčplēša gars, kas nāk no pirts un kur mēs arī smeļamies to milzīgo spēku. Šīs nodarbības, kas šeit notiek, tā ir ieiešana šajā neapziņā vai zemapziņā, kas mūs sasaist ar mūsu iepriekšējām paaudzēm, mūsu senčiem un kas dod mums mūsu dzīvei šo īsto pamatu. Nost no dārga augumiņa, lai smagums palāvi. Kā bija? Kas jums patika? Mums ir brīnišķīga iespēja, jo cilvēki, kas jau ir dzīvojuši šeit pirms tam, trimdas latvieši, ka viņiem ir mums, piemēram, Bratfordā ir nams, kur mēs varam pulcēties un iet un to visu darīt un runāt latviski. Manuprāt, ka fantastisks iespējas ir iepazīties ar citiem latviešiem, kuriem pat nav nemazākās nojausmas, ka šeit dzīvo jau tik daudz latviešu. Es tev došu ziediņami, sauju dzīvu labībiņu. Sauju dzīvu labībiņu, es tev došu ziediņam, sauju dzīvu labībiņu. Šajā 3x3 jaunizbraucēji no Latvijas kopi savu latvietību, bet kā tas bija pēc Otrā pasaules kara? Kādā veidā cilvēki tad kopa latvietību? Nu, ja gribētu izvērstu atbildi, tad vajadzētu lasīt šo grāmatu Latviešu Lielbritānijā. Un tur arī ir aprakstīts principā, tā latvietības kopšana bija, es teiktu, gandrīzīga dienas lieta, jo latvieši jau atbrauc uz Lielbritāniju, un kā Jānis Andrups saka, Lielbritānija ir tāda salu valstība, un latvieši bija savas mazās saliņas katrā vietā, kur bija latvieši, un viņi turējās kopā. Tas nozīmē, ka ļoti ātri nostabilizējās organizācijas, tur bija sports, tur bija tautas dejas, diezgan ātri sāk dibināt latviešu skoliņas. Un tās bija pa visu Angliju. 49. gadā jau bija pirmie Anglijas latviešu dziesmu svētki, un tos konsekventi visu laiku sauc par Anglijas latviešu dziesmu dienām. Visur arī dibinājās draudzes, un man personīgi liekas, ka baznīcai bija liela loma cilvēku saliedētībai un arī turēšanai kopā, un ja cilvēki turās kopā, tad arī, tā kā tas viss notiek latviešu valodā, kop savu latvietību. Sabiedrības saliedēšana notika tāpēc, jo bija visiem kopīgs mērķis, un tas kopīgais mērķis bija brīva un neatkarīga Latvija. Tas mērķis, zināmā mērā, nevar būt tiem, kas ir atbraukuši pēc neatkarības, jo viņiem jau ir tā brīvā neatkarīgā Latvija. Ar visiem jauniebraucējiem, ar ko es esmu runājusi, viņi visi uzsver to, ka viņi nelabprāt te būtu. Viņi labprātāk gribētu būt atpakaļ Latvijā, bet viņi domā, ka viņi bijuši spiesti te braukt dažādu īpaši ekonomisku apstākļu dēļ, un tur nu ir tā lielā starpība. Ļoti emocionāli dziļu saviļņojumu es izjūtu pagājušā vasarā. Tas gan nebija šeit Anglijā, bet arī Briselē, kad Eiropas latviešu kultūras svētkos. Es stāvēju Briseles vienā no galvenajām ielām, tautas tērpā, ar vainagu galvā, nodejoju dejas un kopkorī dziedot Saulu Pērkons Daugava un pūt vējiņas. Un plusā tā bija man apaļ jubileja. Vai varēja būt skaistāk dāvana? Es nezinu, vai Latvijā es kaut ko tādu būtu. Nu, varbūt, jā, es nezinu, kā būtu, bet šeit tas ir savādāk. No tālienes Latvija labāk ieraugām? Laikam jau. Viņi mums pietrūkst vienkārši, un līdz ar to arī vairāk gribas tā latvietība. Tā ir.
Šodienas raidījums ir izskanējis. Tiksimies atkal nākošmēnes. Visu labu!